Parapapapau. To jau izmantoja Magnauts. Tev kāds prasīja! Jo visiem, mans vārds ir Jevgenis Ronis, un šī te ir Jevgenija kulinārija. Šis ir pirmais šovs Jevgenija kulinārijai. Es jums parādīšu, kā uztaisīt dzērienu, kurš jums dos enerģiju un neļaus nekad aizmigt. Pirmais, ko jūs darat, ir ieslēdzat plīti un uzliekat vārīties ūdeni. Tā, šī te poga. Un tad mēs taisīsim šo te. Tad pirmais, ko jums vajag darīt, ir iebert 2 karotītes ar šo. Man pašlaik ir tikai viena. Es tūlīt paņemšu arī otru. Tā, otra karotīte. Otra lieta, ko jums darīt, ir ielikt šo te. Es nezinu, es izmantošu šo te. Iebert viņu krūzītē. Attaisam vaļā. Tā, šādi te. Pašlaik jau tur ir ļoti daudz kas. Un trešā lieta ir ielikt šo te kaut kādu vēl pulveru kafiju, kuru ir viegli uztaisīt. Nu, šķīstošo, kā viņu sauc, šāda te man viņa izskatās. To mēs arī beram iekšā, ieberšu vēl nedaudz, jo nekad nenāk par daudz vēl. Un mūsu ūdens jau ir uzkarsis un liekam to visu, uzlejam. Ok, taisam vaļā ūdeni un lejam viņu iekšā. Smuki izskatās. Tas milzīgais klutis uzpeldēja augšā. Tad jūs ņemat karoti un šo visu kārtīgi samaisat, tā lai viss tas niečakarē jums dzīvi. Maisat, 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 maisat. Garši maisat. Paskatoties, cik skaista viņa ir sanākusi. Un atklājās uzrakstīņš arī. Tā, Ziepnekalns, jā, tas tā kā, kā īstam krevam pienakas, Ziepnekalns ir tā kā labākā lieta. Rīga Ziepnekalns, tas ir vienkārši ģeniāla lieta, kas ir izdomāta. Tad, kad tas viss ir samaisījies, jūs vienkārši paņemat un pielejat pienu. Nezinu, cik daudz, jo tur it kā jau bija piens, bet nekad nenāk par ļaunu vēl. Lifehacks. Ja jūs gribat, lai tas karstais dzēriens ātrāk atdzēst, ieliekat tajā 2 sudraba karotītes, ātrāk atdzēsīs. Nu ko, un ir pienācis garšas tests. No sākuma izņemsim šīs karotītes ārā, viņas būs nedaudz uzkarsušas. Redzat, šāda tā karotīte izskatās. Tā, šāds izskatās dzēriens. Es jums varu parādīt. Tā kaut kā viņš izskatās. Es nezinu, pēc kā viņš garšā. Stiprs, ļoti stiprs, uzreiz jums saku. Tur man liekas, ka apakšā vēl ir biezumi. Jep, tā ir. Es nolikšu kameru zemāk. Jūs redzētu. Tā, pagaid. Ok, es tikko gan arī telefonu ar visu traipodu iemetu kafijā, bet šķiet, ka viņi ir atdzesusi un ir laiks pagaršot. Kā jau teicu, viņa ir ļoti stipra. Bet es domāju, ka viņa varētu dot ļoti, ļoti daudz enerģiju. Garšo diezgan labi. Un pamēģināt arī jūs tādu uztaisīt. Viņa sanāk diezgan garšīga. Un no rīta jums nenāks miegs. Tagad ir vakars, bet tas nekas. Vakarā arī jums nenāks miegs. Tātad, ja jums patika šis video, spied like, spied subscribe, ja tu to vēl neesi izdarījis. Un tad jau tiekamies nākamajā video. Davai, čau! Pārmērīga kafijas lietošana var izraisīt atkarību un letālas beigas.